Sveiki! Priecājos redzēt, ka esat sasnieguši šīs vēstules beigas un izrādījuši papildu interesi par MyDello Air Consolidated, jeb Mac servisu, kā mums patīk to dēvēt. Runājot par pašreizējo Ķīnas gaisa tirgu, mēs redzam, ka vietas paliek arvien mazāk. Viens no faktoriem ir gaidāmie Ziemassvētki, kā arī e-komercijas nozares pieaugošais kravu apjoms un arī Donalda Trumpa gaidāmā kļūšana par ASV prezidentu. Jautāsiet, kā Donalds Trumps ietekmē Eiropas gaisa tirgu? Visi pašreizējie lidojumi no Ķīnas uz ASV ir pilnībā rezervēti līdz šī gada beigām. Uzņēmēji ASV šobrīd cenšas ievest maksimāli daudz preces, lai izvarītos no iespējamā muitas izmaksu pieauguma. Savukārt eksportētāji Ķīnā un avio pārvadātāji ir sapratuši, ka paaugstinātos apjomus, ko pieprasa ASV tirgus, var pārvietot arī caur Eiropu, kas nozīmē, ka ir lidojumi un sūtījumi, kas pārvietojas no Ķīnas uz Eiropu, un šīs pašas preces tālāk tiek pārvietotas uz ASV. Tas ir izraisījis ievērojumu pieprasījumu pieaugumu arī no Ķīnas uz Eiropu, un līdz ar to arī transporta izmaksas no Eiropas uz ASV ir palielinājušās straujāk nekā parasti. Runājot par mūsu Mac pakalpojumu, mēs esam rezervējuši mūsu konteineriem vietu reisos no Ķīnas uz Eiropu, kas pieejama tikai MyDello klientiem. Tas nozīmē, ka jūsu rezervētais sūtījums tiks 100% apstiprināts šajā avio konteinerā un netiks pārcelts uz vēlāku izlidošanu, tāpēc, ka kāds ir paaugstinājis cenu vai pārpircis pieejamo vietu. Tāpēc ar Mac servisu jūs saņemiet stabilu risinājumu un garantētu vietu un variet justies mierīgi par savu kravu transportu. Protams, arī Mac servisam pīķa sezonā var būt pāris dienu kavēšanās, bet šeit noteikti nav runa par būtiskiem kavējumiem, cenu izmaiņām pēdējā brīdī un kravu gaidīšanu rindās, kas pīķa laikā raksturīgi ekonomiskajiem servisa līmeņiem. Tātad kopumā tas, ko Mac var jums sniegt, ir sirdsmiers un iespēja saņemt preces plānotajā laikā. Pašlaik mēs redzam, ka tranzīta laiks ir apmēram 9 līdz 12 dienas. Tomēr, ja avio pārvadātājs kādu iemeslu dēļ atceļ kādu no reisiem, tranzīta laiks var ielikt līdz 15 dienām. Piemēram, salīdzinot ar citiem galvenajiem pārvadātājiem no Ķīnas, kā Japan Airlines, Air China vai pat Lufthansa, tad uzticamība tranzīta laikam ar Mac joprojām ir daudz augstāka. Ja krāve ir ļoti steidzama, ir arī iespējas ekspreses piegādē ar Turkish Airlines, bet cena ir aptuveni 2 reizes augstāka nekā Mac. Tātad, ja izmaksu efektivitāte ir svarīga, tad Mac serviss noteikti ir viens no labākajiem cenas un tranzīta laika attiecības risinājumiem pašreizējā avio kravu tirgū. Kad jums ir nepieciešams detalizēti izpētīt kādu no transporta risinājumiem, aicinu jūs izmantot MyDello online portālu, kur dažu sekundžu laikā jūsu kravai iespējams iegūt cenu piedāvājumus un tranzīta laikus redzēt visiem transporta veidiem vienviet. Ja vēlaties, variet sazināties arī ar mani, un es ar prieku sniegšu jums ieteikumus un palīdzēšu saņemt vislabāko transporta risinājumu. Paldies par jūsu uzmanību!